Esam iegādājušies Manitou MRT 1845. Tieši tā, šis ir rotējošais teleskops, 18 metru strela, celtspēja 4,5 tonnas. Ar ko viņš ir citādāks? Ar to, ka viņš ir mazāks. Attiecīgi varam iebraukt mazākos objektos, tajā pašā laikā mums ir celtņa iespēja. Šitais aparāts ir 7,2 metri garš un 2,4 metri plats. Attiecīgi viņš ir mazāks nekā mūsu lielie rotējošie teleskopi, un tas ir jauda viņā. Strela izbīdās 18 metri, horizontālā aizstiepšanās 15 metri. Stūtējās uz atbalsta kājām, riteņi griežās gan priekša, gan aizmugure, gan krabītī. Priekšniek, paskats man Manitou! Aparātam ir Stage 5 motors, kas atbilst visām tām emisijām, izmešiem un tā tālāk. Attiecīgi varam strādāt jebkurā objektā. Pats dampis sver 14 tonnas, tā kā diezgan iespaidīgi, bet tajā pašā laikā šis ir ļoti kompakts un labs aparāts. Visu mēs redzam riņķī, atpakaļ skata kamera, uzrādās diagramma reāli, cik tālu, cik smagu kravu tu vari celt. Ar šo aparātu mēs arī varam piedalīties ceļu satiksmē, tā kā no objekta, no nomas punkta līdz objektam jūs varat aizbraukt, sēžot pie stūres. 85 kW motors, 14 tonnas, pārvieto 25 km/h. Nav ātri, bet iekonomējam uz traileri. Protams, ja nav jābrauc uz Valmieru no Rīgas. Ja tev ir nepieciešams rotējošais teleskops, kurš ir kompakts un jaudīgs, zvani man, zvani Storentam, iedosim tev. Jāizdomā, kur mēs to dampi noliksim.